Es pirmo reizi šo video pārfilmēju. Parasti es viņu uzreiz vienā gabalā kā paņemu, tā arī padalos, jo es negribu čīkstēt. Elīna, kā tu atļāvies tādas domas ielaist savā galvā un kā tu līdz tam nonāci? Pārfilmēju es tāpēc, kad sapratu, ka tā ir viena tāda liela čīkstēšana. Un es tāda neesmu, jūs zinat. Es varu padalīties ar faktu, bet es nebūšu tā, kas dienā staigās un būs ar kaut ko neapmierināta un liks par visiem par to manīt. Bet esmu tāds cīnītājs cilvēks. Un šajā februārī es biju apņēmusies tiešām, katru dienu es iešu, darīšu savas disciplīnas jautājumus, celšos no rīta, laiks ar Dievu, presīt katru dienu 15 štukas soļu nostaigāt, sporta zāli katru dienu un vienkārši Un es saprotu šajā rītā, ka es nedaudz sagurusi, jeb es saprotu, ka man atkal ir jākrāsojas, man atkal labi ir jāizskatās, mati jāveido, ko es vilkšu. Un labi, ka vismaz skapī ir kaut kāds pavasaris, jeb tie toņi tādi jastrāki. Bet es teikšu godīgi, es domāju, un vēl tas drūmais laiks, es tūlīt lidošu projām, un mēs ar jums nesarunāsimies visticamāk veselu martu. Es jums ļaušu atpūsties no sevis un klausīties savus vecos ierakstus, un mazliet viņi vairāk novērtējuši, ko es šeit ierakstu, jo es gribu turpināt profesionāli, es gribu pie mikrofona, kā pienākās. Es būšu projām, un es nenormāli gaidu to mirkli, jo man liekas, ka zāle būs zaļāka tur. Man tāds sajūta, ka es dzīvoju nevis šodienai, bet es jau ar galvu dzīvoju kaut kur citur. Un pat taisot savas presītes, es pat tad saku, Dievs dod man spēku, kaut tas būtu viegli, palīdzi man, es krāsojos, Dievs dod man iedvesmu, kungs, es tā kā visur. Es saprotu, ka ir tik grūti, ka pat tādas banālajās lietās tu nu jau jūti, ka tu nevelc. Jeb tu dari ar sakostiem zobiem, jo vajag. Un tad, kad tev ir disciplīna, tad, kad tu esi pie tā pieredzes, tad tu arī to izdari un, beidzam čīkstēt. Ņemam, daram. Kurš solīja, ka būs viegli? Bet ko es ar šo visu gribu teikt? Mēs esam cilvēki, ka mēs varam sagurt. Un man ir tiesības arī kādreiz pačīkstēt. Man tas dod tādu pēc tam spēku, kad es esmu to izlaidusi, bet tas nemaina faktu, ka būs jādara. Un, zini, es pamodos no rīta, un man ir viena ļoti laba rutīna. Ieslēgt dievkalpojumu. Jo tad, kad tu no rīta pamosties, tev var galva plīst pušu no lietām, kas tev ir jāizdara, no atbildībām, kas uz tevi stāv. Mums pēc 2 dienām jātaisa Lindīhaus, mums te nekas nav gatavs. Es joprojām nezinu, ko es vilkšu. Man pēc 24 stundām ir jāsavāc koferi mēnesim un jāizlido projām. Es nezinu, kā es to izdarīšu. Plus vēl ir visi pamata darbi un komanda sajūta ir, ka mēs knapi velkam līdzi. Bet es saprotu, ka es ar tādām domām negribu iesākt dienu. Dievs zina lietas, kas man ir jāizdara. Viņš zina atbildību, kas uz mani stāv. Viņš zina, ka viņš nekad man neiedos vairāk, nekā es spēju panest. Viņš par visu ir lietas kursā. Un no rīta tajā brīdī, lai taisot presīt, es vienkārši domātu par to, cik viss ir sūdīgi un par to, cik viss ir grūti. Lai es grozītu savā galvā, cik ir neiespējami to visu izdarīt, ko mēs esam uzņēmušies. Lai grozītu savā galvā par to, ka vienkārši tu nepaspēsi. Es sapratu, ka es gribu virzīt savas domas par to, ka nē, Dievs, ja tu man esi to devis, mēs to izdarīsim. Ja tas būtu tik viegli, to darītu ik viens. Kungs, dod spēku, dod iedvesmu, palīdzi šo dienu izdzīvot. Nevis izdzīvojot, bet baudot to. Palīdzi man ķert kaifu no tā, kāda ir šī diena. Palīdzi man atkal aiziet uz sporta treniņu, lai tas būtu viegli, lai tas būtu jaunā elpā. Dievs, dod man spēku tur, kur nav, dod man iedvesmu, kur man trūkst. Un parūpējies par mani visur, kur es iešu. Un tad, kad tu sāc rītu ar tādām domām, es sevi uzvirzu uz pareizā ceļa. Un es zinu, ka Dievs man neatstās. Un pat ja atstās, tas nozīmē, ka man tas nav jāizdara. Ja es nepavilkšu, tad tas nav priekš manis. Bet numur 1, es centīšos to, ko es varēšu, un es paļaušos uz Dievu. Un es gribu savu radio no rīta staciju uzslēgt uz to, ko Dievs saka par mani, par manu dzīvi un par manu dienu. Nevis par to, ko saka mans prāts, ko redz manas acis un kāda ir realitāte. Jo realitāte ir gaužām bēdīga. Bet kas ir vieglāk? Uzvirzīt sevi un staigāt kā pūpēdis, redzot, ka tu nevelc līdzi? Vai labāk ir uzvirzīt savu radio, zinādams, es darīšu to, ko es varu, es būšu pateicīgi par šodienu, es pagaidām esmu Latvijā, es baudīšu šo vēso laiku, es baudīšu šīs dienas, kas man šeit ir dotas. Un tad es izlasīju vārdu, kur man gribējās vienkārši pasvītrot katru lapas pusi. Un šeit bija rakstīts: patstāvīgi piesauc Dievu savās lūgšanās, lai tu būtu bagātīgi apveltīta ar garīgu gudrību un atziņu.
Kāpēc man ir vajadzīga pārdabiska liela gudrība? Jo tās lietas, ko mēs esam uzņēmušies, fiziski cilvēks ar savu prātu nevar izdarīt. Tas nav iespējams. Es nevaru parūpēties par 6-7 tūkstošu ietirgojumu dienā, izdarīt visas savas centākās lietas, atbildēt 40 WhatsApp ziņām, uztaisīt savas presītes, savas maltītes līdz, izskraidīt vēl tiešraidēs un vēl domāt par atklāšanu, un vēl tehniski ar to darboties, taču man prāts eksplodēs reāli vakarā. Un man ir vajadzīga pārdabiska gudrība. Lai es saku, man pilnīgi jums to stāstu, man atsraustās. Es jūtu plakstiņš. Un šeit ir rakstīts, bet viņš tevi bagātīgi apveltīs ar spēku, būt izturīgam un pacietīgam, un ar prieku tu pateiksies savam tēvam. Un tas rakstīts Korintiešiem 1:9. Un par lūgšanu, kur tu aizlūdz par konkrēto cilvēku, un tas nozīmē, ka tu vari lūgt arī par sevi. Es varu lūgt par savu vīru, es varu lūgt par saviem kolēģiem, es varu lūgt par savu izturību, bet es arī drīkstu un varu lūgt par sevi, lai spētu tikt galā ar visu, ko mēs esam uzņēmušies. Un jā, šis laiks, kāpēc mums ir tāds skrējiens, pastāstīšu nedaudz vairāk, ir tāpēc, kad Indija House mums ir jāatver līdz mēs braucam projām, pretējā gadījumā mums nāksies atvērt vēl pēc mēneša, un tad mēs varam ieiet vēl lielākos mīnusos, jo mēs tik daudz nepelnam, lai atpelnītu šo milzīgo telpu bez kases ietirgojuma zālē. Tā kā mums ir vajadzīga kase, un mums ir vajadzīgs veikals, lai viņš strādātu. Kāpēc mēs nevarējām atvērties iepriekš? Mums veikals stāv 2 mēnešus jau ciet, tikai tā iemesla dēļ, ka mēbeles viss ir pasūtīts uz pasūtījumu, un pasūtītāji, kas mums to visu izgatavo, ļoti kavē. Un, vai mēs viņus varējām pasteidzināt? Nē, ja tur strādā meistari, kas vienu dienu iznāk, otru dienu neiznāk, tad nodzerās, tad nosvin dzīvi, tad kādam gūža sāp, tad vēl kaut kas, un tad mēs vienkārši visu laiku dzirdam kaut kādu veidu ČP, bet tas nemaina faktu par to, ka mēs gaidām mēbeles, kuras nav, un kamēr viņas nav, mēs nevaram atvērties. Tāda ir tā situācija, un ir lietas, ko tu nevari ietekmēt. Bet man ļoti patīk arī lūkšana pašās beigās, kur ir rakstīts: es lūdzu Dievs, lai tu man bagātīgi apveltī ar garīgu gudrību un atziņu, ka es visā izprotu tavu gudrību. Lai mana dzīve būtu tevis cienīga un tev viscaur patīkama, un lai es nestu augļus ar visāda veida labiem darbiem, un lai es pieaugtu tavā atziņā, lai es kļūtu gudrāk ar katru dienu. Un, kungs, es tev pateicos, ka tu bagātīgi mani apveltīji ar spēku būt izturīgai un pacietīgai, un izdarīt visu, ko es vien spēju izdarīt. Un es sapratu, ka es savu radiostaciju no paša rīta gribu uzregulēt, ka Dievs, te ir mans rokas, tās mēs, es darīšu visu, ko tu man teiksi, bet palīdz man to darīt priekā, baudā, nevis gaidot to brīdi, kad es aizbraukšu, domādama, ka tad problēmas būs mazāk, bet pateikdamies par to, kur es esmu, ķerdama prieku par lietām, kas man ir jādara, un dod man spēku iziet cauri visām ikdienas lietām, kas man ir jādara, bet izdarīt to vēl arī priekā un baudā. Tā ir cauri es grūtībām, un tā es stiprinu sevi, kad liekas, ka spēks zūd, un ka tas, kas ir jāizdara, liekas neiespējams. Bet Dievs tev nekad nedos un neuzliks tev vairāk, kādu spēj panest. Tikai uzticies viņam.